Nē. Nu, vai skolā var būt stundas laikā, piemēram, latviešu valodas stundas laikā, skolotāji var iesākt tēmu, ka tagad, piemēram, kad bija tā, kad vajadzēja novākt pārakstus par krievu, lai tā kā otrā valsts valoda ir, tad viņi sāk runāt, kā jums šķiet, vai tas ir labi. Mēs teicām, mums kaut kur pusi uz pusi ir krievi un latvieši. Tad mēs teicām, kāpēc gan ne, bet viņi teica, ka nē, tas nav pareizi, tad latviešu valoda pavisam izzudīs. Viņi tāds patriots ir. Un tā, jā, tad bija tā bišķiņa dīvaini, ka, piemēram, manai ģimenetis ļoti līdzētu, ja būtu otrā krievu valoda, jo tētim nevajadzētu tad likt to eksāmenu, un tad viņš varētu dabūt darbu, un vispār tad viss būtu čikinēkā, bet, viņi tā diezgan tā smagi, tā kaut kā izturs, es zinu kā pateikt. Viņš jau 2 gadus atpakaļ pazaudēja darbu, tāpēc, ka viņš nemāk latviešu valodu, viņam tā kā ir tikai 1. līmenis, bet vajag 2. līmeni, lai dabūtu darbu. Viņš ir mēģinājis, viņš ir mācījies 2 reizes, man liekas. Un arī kārtojas eksāmeni 2 vai 3 reizes, bet viņam vienmēr pietrūk 2 vai 3 punkti. Un dēļ tā viņam nav tā kategorija, tad viņam vēl joprojām nav darbs. Jā, tas gan tā žēl ir, tāpēc arī viņš grib uz to Maskavu, jo tur viņš saka, ka tur uzreiz būs darbs, tur uzreiz būs viss labi un tā, bet it kā jau ir labi. Mama labāk prot latviešu valodu, viņam visu laiku iet visādos kursos, viņa saprot, ka to vajag zināt un tā, viņai arī tā kā padodas. Jā, viņam vienmēr pasa, vēl arī pareizi ir pareizi. Jā. Man liekas ļoti neforši, ka eksāmeni ir jāliek krievu skolām tādi paši kā latviešu skolām. Tas, manuprāt, vispār ir neforši. Kad tā pašā līmenī, 12. klasē. Jā, man ļoti daudz draugu stāstīja, ka viņi jau mācās latviešu valodu skolā, bet viņi paši ir krievi un nāk no krievu ģimenēm, un viņam ir daudz grūtāk saprast gan gramatiku, gan vispār visu. Un viņi teica, ka ļoti negodīgi, ka mēs liekam vienā līmenī, un tad, ja mēs zinām, viņi jau zina sliktāk latviešu valodu, un tad, ka viņi pēc tam nevar iestāties budžetā, jo visur jau prasa latviešu valodu. Tad tā bišķi negodīgi, manuprāt, sanāk.